Bet kāpēc es domāju, ka tās liels kritiens būs, teiksim, tirgu, jo ļoti smaga ir jau patiesībā ekonomiskā situācija. Gan Amerikai, gan daudzām Eiropas valstīm, Latvijai arī, teiksim, ārējais parāds. Ārējais parāds amerikāņiem vieglāk, viņi var sadrukāt naudu, paši, un ir liels ārējais parāds, tas būtu viens, līdz ar to nav daudz iespējas dažādām darbībām. Bet, ja mēs paskatāmies, ka naftas cena uzceļās, pirmais ir uzceļās nafta, degviela, cilvēkiem šoks, teiksim, ceļās pēc tam loģistika, un tad paiet kaut kāds mēnesis, jau tagad ir tā karadarbība, vēl kaut kāds mēnesis, pamazām visi plaukta cenas paceļās augšā, visādām precēm, jo katrai precē iekšā pašizmaksā veikala plauktā ir loģistika, arī internetu veikalā pērkot ir loģistika iekšā, un vienkārši ļoti daudz lietas sadārdzinās, cilvēku patēriņš samazināsies, Ekonomiku stimulēt ir ļoti grūti, jo viņas jau ir novājinātas, inflācija ceļās, un ekonomika krīt, jo pirktspēja krīt. Tā saucās stagflācija, teiksim, kas ir visgrūtākā fāze, teiksim, dažādām valstīm. Tad gan var iestāties pamatīgs šoks, teiksim, nogāzties vienlaicīgi